ciemos pie Laura. Un mums radās tāda ideja veidot raidījumu evaņģelizācijas sakarā. Ja, un te mēs esam sanākuši 2 evaņģelizatori un ar savām pieredzēm, ja, un par cik mēs viens otru tik labi varam pazīstam, tā kā es ceru, ka mēs pazīstam, ja. Un ka mēs varam tā kā viens otru labāk piedāvāt, ja, tur pastāstīt par mūsu kopējām pieredzēm, ja. Un jūs jau man pazīstat, esmu Roberts, ja, un tas ir Sandis Strēls, ja. Sveiks, Robert. Prieks vēl kā redzēt. Nu, tā, un pirmais, es tad sastādīju programmiņu, ja. Jā, un pirmais, ko es gribēju, sākt ar mūsu iepazīšanos, ja. Kā tu, Sandi, atceries mūsu iepazīšanos? Jā, tas bija tāds interesants notikums. Ja man atmiņa nebija, tad tas notika mājas grupā, lūkšana grupā, un mūsu ticības brālis Lauris paņēma te līdzi, un tu biji pat kādu laiku apakaļ ieradies no Spānijas, savas misijas Spānijā, un tad tu, dalījies ar piedzīvoto, un tā bija mūsu forša pirmā tikšanās. Tā es to atceros. Varbūt var kaut ko piemetināt. Patiešām stāsta patiesība, ja, un man liekas, ka vairāk stāstāms, ja, ir par tā kāda bija pirmais, jā, es patiešām atnācu šajā grupiņā, ja, un es vairs pat neatceros, no kurienes tur, no kāda ceļojuma es biju atgriezies, jā, jā. Es viens atceros uzreiz, kad es tā kā meklēju sievu, ja, un es atceros, ka un tu prasi, Robert, vai tev ir kaut kādas vēlmes, ja, par ko varētu lūgt, ja, un man teica, un es tā padomāju, pa sievu varētu, ja, un es atceros, ka tu man liki tur nosaukt konkrēti visas tās detaļas, ja, un kādā viņai jāizskatoties, kādai tur cik jauna, cik, jā, tas man īstenībā tā bišķiņ, jā, tas tā man bišķiņ lika aizdomāties, ja. Jā, un es personīgi, kad es tev tā kā iepazinu un sāku tev klausīties, ja, pirmais bija tas, kad bija ar to, kad tu vadies tā kā pēc zīmēm, ja, man atceros, ka stāstīja, ja, Dievs man dod zīmi tur, Dievs man dod zīmi šur, un es tā pie sevis arī to, es tā padomāju, jā, es arī vados tieši pēc zīmēm, ja, un man tā likas, interesants, ja, un pēc tam es, arī dalījies vēl visādām tādām lietām, kas man likās, tāds interesants cilvēks, jā, nekad nebija saticis, ja, tur, jā. Tiešām? Jā. Es pirmais cilvēks, kas tā kā man no ticīgajiem, kas, es tā kā pabrīnījos, jā. Pat esot Spānijā, tu nebija saticis neviens cilvēks, kas ir garu vadīts? Ne tā, ka garu vadīts, ir visāds cilvēks saticis, ja, bet tās lietas, ko tu dalījies, jā, tas, kad tev tā brīnuma, visi tie notikumi, kas tev tur dzīvē notika, ja, es atceros, ka tu varēji stāstīt, tu nevarēji beigt, tur tā kā dalīties, ja, un vienmēr bija tā, kad paņēma veselu, citiem vairs nesanāca laika dalīties, kad Sants sāk dalīties, ja, tad, jā, un īstenībā, es atceros, jā, tā grupiņa, ja, tur bija tāda mums, jā, un dzīve, ja, jā, patīkam bija, vienmēr mums bija tāda pacelāta gaisotne, ja, ka mēs arī apšielā, kad mēs pirmā bija
bija, kur tur bija, kurā vietā tur bija? Kapels ielā. Jā, tur arī bija vesela kaudze liecībām, ja, kas, kā tur tie cilvēki, ja, kas tur bija, romāņi vai kas tur bija, kad tur remontēja un viņi pieņēma Jēzu vai tu to dzīvokli remontēja? Nē, tas bija Ilmai dzīvoklis, jā. Jā. Ilma arī tā ticības māsa, jā, un tā arī tā sākās mūsu tā iepazīšanās, jā, un tā arī kopš tās dienas es ticu, ka mēs esam tuvi draugi, jā, un ģimenes draugi, jā, un Sants ar man palīdzēja tikt pie pašreizējās sievas, jā, visskaistākās meitenes pasaulē. Es teicu, tas bija Jēzus. Es tikai kā instruments. Jā, tā patiešām ir, ka tas ir no Dieva, jā. Ka tu biji instruments, jā. Daudzkārt īstenībā es to redzēju, ka Dievs tevi izmanto, jā, lai palīdzētu man. Jā. Es no sākuma īstenībā, man bija viena mirkli, man liekas, bija tā, kad es tā nesapratu, jā. Es tā nesapratu to, kā tas viss notiek, jā, un es laikam Dievam teicu, kungs, bet es nesapratu, vai tas ir patiesi, vai tas ir no tevis, ja es tā kā vienu brīdi, es neatceros, kā tas bija, bet es tas saņēmu no Dieva, kad tu nedomā, ej un uzticies man, ja. Un tā arī mēs, tad es, kā teikt, un tā arī es paliku tur pie kaut kādas lietas, es arī tā nevarēju saprast prātu, ja, kā tas notiek, ja, un bija tā, ka man likās, ka varbūt kaut kas tā kā ar vārdu nav tur, vai kaut kas tāds, ja. Bet Dievs man teica, ej, uzticies man, ja, un tad tā bija, kad tā mēs arī sapazināmies, jā, un kopš šīs, jā, esam pazīstami, jā. Slavējam, jā. Jā, un apsākums, jā. Jā, un tas nākošais, ko es tu gribēju prasīt, kas tu esi, es gribēju kas tu esi, kā tu pats sev uzskati, vai tu esi māceklis Kristu, vai tu esi, kas tu esi, kā tu sev definēsi? Man patīk Dieva vārds, ko vēst. Mēs esam royal priesthood, ja? Ķēnišķi tauta, ķēnišķi priesteri, ja? Izredzēta tauta, ja? Svēta tauta un chosen generation, ja? Angliski tu saproti, jūs saprotat. Jā, izredzēta tauta, jā. Nu, bet es esmu tās pats Dieva vārds, kā tu esi, un kā brāļi māsas, ja? Mēs neko nešķiros no nevienu, teiksim, kristiešu un ticīgajiem, ja? Bet es ticu, Dieva valstīs mēs visam viņa bērni, ja? Cita lieta par aicinājumu, kā mēs esam aicināti, ja? Katram kungs ir devis savu aicinājumu, ja? Tur apustuļi, pravieši, evaņģēlisti, sludinātāji, misionāri, ja? Un skolotāji, ja? Un palīgi, ja? Nu, katram savs aicinājums, ja? Tu par to, bet ticīgais, ja? Dieva bērns, halleluja. Un, es esmu kunga sekotājs, viņa māceklis un kalpotājs kunga drovā, ja? Darbojos kunga drovā un tajā, ko viņš man ir nolicis. Kā Dieva vārds mums vairs netiec sēdēties pār noliktējiem, ja? Latviešiem atkal teiciens, ko nevar celt, to nevar nest, ja? Tad, var ņemt, mēģināt, vai ne, bet varbūt kungs nav tev vairāk nolicis, vai ne, tad dari to, kas tev vislabāk padodās, ja? Aleluja, slavu Dievam. Un tā, un kungs, tāpat viņš mūsu nespēkā steidzās palīgā. Viņš neatstāja mūsu vienus, pati tēvs māte atstājis, tu turēši cieši. Aleluja, slavu Dievam, jā. Tā kā mēs droši varam sacīties, kungs pār mums, kas varbūt pret mums. Jā, nevienu, slavu Dievam, jā. Nu, tā tas tā īsumā, jā. Tas kungs zina vairāk. Konkrēti tu zini savu aicinājumu, ja? Man ir tādi jautājumi uzdevums cilvēku. Es zinu, bet es gribu, lai kungs pats tev to atklāja, citādi. Tas varbūt par piedauzību, ja? Kā tu vari tā teikt? Tā tas ir, vai ne? Es ticu katram ticīgajam. Svētais gars savā laikā atklāja viņa aicinājumu. Arī redzēju,
Jēzus sacīja tiem farizējiem, kas bija sapulcējušies, un viņš teica, ja jūs neticat man, ticiet tiem darbiem, ko es daru. Ja? Tie darbi liecina, ka Tēvs man ir sūtījis. Vai ne tā? Ir kādas, ir lietas, kas, teiksim, kalpotājam seko, piemēram, tu salīdzini tos kalpotājus. Tur es nosaucu rapusi, praviešu, viņas misionāri prīči, tad skolotāji, mācītāji un palīgi, ja? Katram no šīm te aicinājumiem ir kādas lietas. Pirmkārt, Svētais Gars ir devis gara dāvanas, lai viņš tad produktīvi darbotos savā aicinājumā, ja? Un tad ir kādas zīmes, ko es saucu tās par līdzējošām zīmēm. Viņš tam darbā palīdzēja savu vārdu apstiprinājums līdzējošā zīmē. Tas kalpotājs, ja? Nes kungu vārdu un ir tātad kungs, kas līdzdarbojās viņa kalpošanā, apstiprinādams to līdzjošām zīmēm. Tātad Dieva vārds mums vēst, katrs koks pēc augļiem tiks atpazīst. Tu to koku atpazīst pēc augļiem, kurus viņš nes. Mēs ienākot šajā ierakstu studijā, mēs redzējām veselu grozu ar āboļiem. Ja? Tu atpazīsi koku pēc augļiem. Ja? Tur nebija daži, tur nebija kaut kādas, es nezinu, balānas, ja tur jā, varbūt kaut kāds tējs, ja, bet tu atpazīsti to koku pēc augļiem. Ja, tāpat arī katru kalpotāju mēs atpazīstam pēc augļiem. Ja. Tu parunā, Latviešiešiem ir labs teiciens. Tu vīri iepazīsti pudu sāli apēd ar viņu kopā, ja, padzīvo kopā, un tu atpazīsti to koku. Ja. Tas, kas atkal, tu redzēsi, kas lācītam vēdrā, ja, kad pabat kādu laiku kopā ar to kalpotāju, padzīvo kopā, tad tu redzēsi, kas tur, kā saka, īlēni maisā nenoslēpjas, ja. Kas ir iekšā, tas nāks laukā. Ja? Dieva vārds mums vēst no sirds pilnības muturanā. Un kas iekšā, tas nāk laukā. Ja tu paņem viņus saspiedz mazliet, un tu redzēsi, kas tur iekšā ir. Ja, izmet to kaķīti, man patīk šis salīdzinājums, kamēr viņš tur komforta zonā, viss sils forši, cik viņš mīlēs, tad izmet ārā, viņa ziemas laikā sniegā, ja, vai vēl labāk iemet viņu tur tajā aliņģi iekšā. Viņš tev parādīs zobus un nagus. Parādīs, kas viņam ir iekšā, ka viņi tur lauva ir iekšā īstenībā, nevis tev tur mīlīgais, pucīgais ir dzīvenējs, viņš tur, viņš parādīs, ka viņš ir dzīvnieks, viņš, jā. Tāpat arī, es ticu, katrs ticīgais, jā, zem tādā, komforta zonā, viss ir forši un jauki, izliec ārā šo te kalpotāju no komforta zonas un pastīsies, ja, kā viņš tur uzvedīsies, piemēram, man patīk, cik patīk, es esmu dzirdējis, ja, par, piemēram, ir kur kalpotāji uzauga, ir kādas semināri, kādas skolas, ja viņš izstudēs, viņš to teoriju apgūs, ja, forši, un tad paņem viņu ieliec tajā karalaukā, ja. Es neredzu, ka Jēzus savus mācekļus kaut kādos tur semināros, kaut kādos tur skolās turēja, nē, viņi sekoja viņam reālā dzīvē 3 gadi, gāja cauri visam, un viņi piedzīvoja, kā vārds to par miesu. To es saprotu, padzīvo, nezinu, ārā no tās komforta zonas. Jā, mēs visi forši, jā, rakstu zinātni ļoti labi, jā, un vēl vairāk būsim vārdu darītāji, ne tikai klausītāji, jā, ne tikai lasītāji. Vai tu esi piedzīvojis tā vārda, ko tu lasi, ko tu sludini manifestācijas savā dzīvē? Pirms tu par to liecini, ja tu to neesi piedzīvojis, kā tu vari liecināt, kā tu vari sludināt, ja, nevar taču, ne? Un tā tas ir. Jā, tas... Bet, man tāds novērojumi no savas dzīves, ja, no kalpošanas mans pastaigas ar kungu, ja, man patīk pastaigāties ar kungu, staigāt ar kungu. Walking and talking, all the way to glory. Ja. Staigāt un runāt ar kungu. Tieši tā, es no Sande esmu mācījies, ja. Vienmēr ticēt, ja. To, ko es no viņa, un vienmēr arī tieši... Lai kāds būtu variants, ir ticēt un nevajag tur kaut ko atlikt, ja? Kad nav vārds nē, to es mācījos arī no Sandi, ja? Un kad lūgt uzreiz, ja? Nevajag tur gaidīt, ja? Lūksim tagad, vienmēr ir bijis, Sandim bija tāda, es atceros, atbildi, ja? Lūksim tagad, ja? Jā, viņš, man tas, ka viņš, kad es tā... ko par tevi var pateikt, kad, tā kā cīnies vienmēr, tev tā garīgā cīņa, jā, garīgā, un tā ir te un tagad, jā, tā cīņa, jā, un ja vajag, viņš man tā stāstīja, Dieva vārds zobens, cert sātanam ir,
Un es Sandu varu rakstot kā nežēlīgi īstenībā cīnītāji. Ja, vienkārši, Jēzus, ka, piemēram, es atceros, viņi sūtīja tas dēmoni, viņam prasīja, lūdzu, nesūti mūs tur uz bezdibeni, ja? Bet varam mēs palikt, Asans sūta visus uz bezdibeni, ja? Tāpēc es domāju, ka Sātans, viņš vienkārši, viņam tā bišķiņa laikam nav tā kā sirds, ja? Tie arī, jā. Bet es atceros vienu tādu liecību, tagad es domāju, kad bieži es, šeit tad pastāstu par Sandu, ja, jo man jau pašam ir savas liecības pietiekoši. Tā ir laba liecība. Kad mēs bijām Lietuvā, ja, tā ir laba liecība, ja. Tā ir laba liecība. Kad mēs bijām Lietuvā, tad bija tā, kad aizbraucām tur pie radiniekiem ar mocīti, ja, un mēs tur bijām, viņiem māja, un bija tā dārziņš izgājuši ārā, un tur kaut kāda dzērājas sētas, ja, bija. Un vārās un strīdās, viņi tur savā starpā, ja, un Sandis tur, Jēzus Kristus vārdā, dzērāja gars, pazūd tūlīt pat. Un kā ar nāzi nogriezts, ja, iestājas klusums, tie uz pašu, viens uz vienu pusi, uz otru pusi, ja. Jā, un iestājas miers, ja, un Sandis īstenībā, es atceros tādas lietas, ja, ka tādā ziņā viņš mani, interesanti, ja, tie piedzīvojumi, ja. Jā. Tā kā Sandra, ko varbūt tu kaut ko par mani vari pastāstīt? Tev ir kaut kas tāds, ko varbūt ir, jo es tā kā par tevi pastāstu, bišķiņ par mani, varbūt kaut kas, ir kaut kāda lietas, kā tu no malas man atceries? Es atceros, mums bija kāds pasākums, tur bija lūkšanu sapulce vai kāda, jo draudz sanāca kopā uz slavēšanu, uz lūkšanu, ja, un tas notika Rīgā, kādā vietā, tas bija kaut kādā hallē, neatceros, kas tā hallē, bet jā, tur sanāca daudz draudz kopā. Un es atceros, mums bija forša slavēšana, aizlūkšanas un tā. Mēs devāmies joprojām. Un es atceros, Roberts, tu saņēmi vārdu no tā kunga, un tu bez domāšanas, tu iegāji iekšā, tas bija kaut kāds restorāns vai kafejnīcas. Tu ieskrēji iekšā un nobļāvies. Jēzus ir kungs, atgriežties no grēkiem. Cilvēki izbrīnījušies. Un tur atnāk divi būdīgi vīri un tev sagrāba un izlika uz ielas. Ja. Bet tu vispār, jā, bez domāšanas paklaus, jā, kunga vārds nāk pār tev un tu bez domāšanas, jā. Man reizēm ir tā, kad es pieņemsim, mēs tagad ierakstam raidījumu, jā, un nāktu pār mani tā kunga vārds dejotam kungam. Tas nozīmē, jā, es vārdu saņēmu, bet tas attiec uz visiem. Tagad izcelsimies kājā un dancosim tam kungam. Kāpēc? Jūs neziniet, kas šobrīd notiek brāļu dzīvēs, esmu klātesošo dzīvēs, kam jūs ejat cauri, varbūt jūs tuvinieku radinieku dzīvēs. Ja? Un es saņemu šai problēmai atslēgas vārdu. Tur nav kaut kāda vagoni jāstum no Ventspils uz Daugavpili. Kaut kas tāds, ko tu nevar darīt. Tur ir kas tāds, ko mēs varam darīt. Vienkārši pieliec kājās un dancot tam kungam. Vai dziedi, vai, es nezinu, uztais 10 pietupienas. No tādas nesaņēmis. Bet kaut kas biblisks, ja? Dāvids dejoja tam kungam tā, ka viņš bija vienkārši izmetās no visām slapšu pilnīgi, ja? Un kāds tur, to pašā sievu tur sāk viņu tur aizrādīt viņam, ko tur izrādies tam Izraēlas meitenēm, ja? Bet viņš tam kungam dejoja, viņš pagodināja tēvu, ja? Tad mēs arī ne jau tev būs Dievam patikt, ne cilvēkam, ja? Tad vienalga, ko pat tev domās, tu celies un dari to, ko kungs aicinājis tev darīt, ja? Un tik līdz tas notiek. Es varu liecināt par šo te, ka momentā, kad tu paklausi šīm te instrukcijām, šīm te norādēm, jau specifiskas instrukcijas, tur ir momentā risinājums, pēkšņi izlaušanās, pēkšņi durvis atverās, pēkšņi sirds atverās, pēkšņi, es nezinu, cilvēks pieceļās no tās slimības gultas, es esmu vesels. Kāpēc? Kāds paklausīja. Paklausība nes svētību, nepaklausība soda. Ja? Ka jūs tā kunga balss dzirdiet, nenocietniet savus sirdis, kā Meribā maša dienā tūkstnes. Nē, viņi tur nocietināja savus sirdis, ja? Kad 40 gadus gāja caur šo te
tūkstnes, jā, kungs viņus speciāli ved cauri. Lai viņus tā kā ar smilšpapīru visus tos vecais rauks, lai tiek izmest, lai viņi tiek nomazgāti no visu vecā tīru, kas tikai 2 cilvēki iegāja iekšā. Visu tautu izmira. Kā tā? No tiem vecajām. Jā, tur jaunā paudze, tur bija vesels pulks, bet tikai vecie, kāds Jozovana Kēlaps. Vai tā, kas pateica, ka pirms apsolties zemi, mēs šitos te nomētāsim akmeņiem, šitos milžus, un tur tie pāri, viņi paliela, kā šitā, mēs viņu acīs kā knišļi, un otrādi. Viņi mūsu acīs milži, ja? Kas viņus vispār, mums tur neko darīt, griežamies projām, tie divi, mēs viņus kādu viņiem nosvaidīsim un uzvar būs mūsējā. Un tādā attieksmē jābūt. Aleluja. Jā, es tieši tagad domāju, es tagad pārdomāju to, ko tu Sandis stāstīji, un es domāju, un es tā kā analizēju savu dzīvi, ja, kāpēc Dievs man tā kā ielika kopā. Jā, un tad tagad jau laiks pagājis, es jau varbūt dzīvoju tā kā bišķiņ savādākā realitātē, ja, jo mums jau visu laiku ir savādāk tie viens posms, otrs dzīvē, ja. Un tagad es sapratu, kad tāpēc, kāpēc mūs savēdē, tur, tieši tā, kad tieši pie tevis arī tā mācījos, to drosmi, kad Dievs tev liek, to paklausību, piemēram, ir jau tā, ka kaut tev nāk, piemēram, kaut kāds sirdī, tu vai nu pakalnies, vai tu esi vārš, vai vispār negribi, un es arī mācījos tur, un es zinu, ka bieži vien ir tā, ka Dievs runā, visiem kristiešiem tas arī ir vajadzīgs, ikvienam ticīgam tas ir vajadzīgs, jo dzirdēt tā kunga balss, tas ir normāls stāvoklis, Ir visādi stāvokļi, tur ir tā, Sants ir tā, man liekas, ka viņš bišķiņ tā kā ir rūdīts tādā jautājumā, ka viņš, visu laiku praktizējot to, viņš paklausa, Dievam, tieši, ja tev vajag uzreiz, man arī tā, man īstenībā ar šo lietu bija tā kā problēma, un tā kā, un es skatījos Sanda piemēru, un man tas bija par svētību, un man arī bijuši tādi visādi gadījumi, es tagad atceries, ka Norvēģijā bija, kad es tur bija tāds gadījums, kad es arī esmu stāstījis brāļiem, kad Dievs man ir sapulce, un Dievs man liek, ienāk sirdī vārds. Es taisni par to padomāju. Padomā. Un Dievs man liek, ej noskūpst mācītājiem kājas. Un ir, kad nāk no kaut kas no Dieva, esmu sapratis, bieži vien ir kaut kas tāds, kas nav tā, ka tev viegli to izdarīt ir, un es esmu mācījies, ka Dievs, ka viņš kaut ko liek tev darīt, tas nav tā, ka tu vienmēr to vari izdarīt, tev bieži vien kaut kas tev, tā ir cīņa, kur tev ir jāizcīna, un tā tu izauc, tādā veidā tavs līmenis ceļās, un tas ir tā kā no godības uz godību, tu vienkārši tu no nepilnīga kļūst pilnīgāks, un man bija tāds gadījums, kad par tām kāju bučošanas, un ienāk tāds vārds vienkārši, un es saprotu, kad es nevaru to neizdarīt. Ja es neizdarīšu to, tad man vienkārši būs nemieris iekšā, man tas tā kā grauzīs. Un es nezinu, kā to izdarīt, un es aizēju toltē un saku lūgties Dievu. Es bieži vien tādos gadījumos lūdzos Dievu. Kungs ņem projām šo biķi. Tieši tā. Tiešām tu tādē. Nē, es tā nelūdzos, bet es lūdzos, bieži vien saku, manā nespēkā tos spēks varens parādās. Es visu laiku atkārtoju, lūdzos un saku, Dievs, kā lai es to izdarīju. Un ir tāda varianta, ka vienalga, vai tev kaut kādam cilvēkam jāpieiet, vai kaut kas tāds, un tu neesi gatavs, Tev Dievs pie šim cilvēkam, Un tu it kā neesi gatavs, un tad tu sāc lūgties. Un tad tev atnāk tāds, varbūt es varētu kaut ko tādu izdarīt. Un tev pašam tā kā atnāk tā drosme, un tā ideja, kā to realizēt. Un tieši bija ar to mācītāju, tur bija liela sapulce, un bija svinības, un
Un kā tad es domāju, kā tad es iešu tur viņam kritiski, kā tas bučoši, Ko citi padomās? Ko citi padomās, jā, tieši tā, tas ir pats lielākais tas. Jā, un... Bet es tev pārtraukšu mirkli. Tev nebija specifiskas instrukcijas, vai ne? Nebija nekā. Tad, ja nav specifiskas, tev brīvā izvēle. Tev tas jāizdara. Tu paņem, draugs, man tev ir kas sakāms, noecini, paecini viņu kādā lūkšana kambarī. Un tur to izdari. Tieši tā. Lai tu, tā arī es darīju, bet man vajadzēja kaut kā viņu noformulēt, to vienkārši es, kā teikt, mācītājs, tur ķip, Bīskaps, tur, kā tagad, es esmu kaut kāds katolis, kritīši tur bučoši, vai kaut kas tāds, no kurienes tas nāk, Bet ievēro, viņiem ir tāda tradīcija, ja tu par to pašu bīskapu runā, viņa tautā ir tradīcija, ka tie, kas cilvēki iz zem viņi, kas viņi tā kā godā, viņi bučo viņiem rokas skūpst bīskapam, ja? Un vēl pieliek to roku pie savas pieres. Vai tu pazemojies no šī līmeņa, tu bučo viņu kājas. Slava Jēzum, halleluja. Tie, kas paši pazeminās, tiks paaugstināti. Jā, un interesanti, kā tas viss tur norisinājās, kad, un es saku, es viņam saku, varu es tev palūgt par tavām kājām? Par tavām kājām es gribu palūgt. Viņš teica, jā, ko viņam... Viņš, tas mācītājs pats dalījās, viņš spriež, Viņš saka, es viņu nevienam neesmu stāstījis, ka man sāp kājas, viņš saka, Un viņš saka, viņš tā domā, ja tas ir no Dieva, tad skatīsimies, kuru kāju, un es lūdzu viņam pa pareizo kāju, Notapos tur vienkārši, pie reizes palūdzos, un nobačo arī, tā kā Dievs man tā kā to, un viss, un es aizēju un viss, un tā kā es izdarīju to uzdevumu, un es aizēju, Pēc tam mācītājs, kā bija tā, ka tas mācītājs aizgāja tur uz Artūra dzimšanas dienu, un tur viena grupa savākus, es tur neesmu viņu vidū, Un viņi smieklīgi, ka tas mācītājs dalās, un jūs ar mūsu latviešu grupu, tur viņi tur spriež, un mācītājs saka, viens no jūsējiem pienācis, un viņš tur dalās, ka tur viņam kājas sāp, un ir patiešām uzlabojumi, tur un tā. Un es nevienam neesmu stāstījis, ka man viņa sāp, un viens no jūsiem atnāca un palūdz man par to kāju, Un kas tas varēja būt? Tad Mārtiņš, tas laikam Mārtiņš bija, jo Mārtiņš arī bija bišķiņ tāds, zinuši tādām variantiem, uz visādiem interesantiem dieviem. Es gribēju pastāstīt, pastāstīšu līdz galam, kad, beigās, tad, un es jau pēc tam pastāstīju, baigi interesanti, ka to savu versiju pastāstīju kā Dievs, un tas, Dievs pagodinājās, tādā interesantā veidā, un, es gribēju padalīties, ka es biju pie Sanda aizbraucis uz Norvēģiju, un tur arī Dievs bija baigs sarīkos, tur forši tāda grupiņa, bija riktīgi ielicis tādā epicentrā, tur visi tie visdedzīgākie latviešu puiši bija savākti, droši vien, kad... Tiešām visdedzīgākie, to mēs nevaram, tu tā nevar spriest. Tur bija, Es tā domāju, tas ir mans viedoklis, Bet, tādā epicentrā bija iemetis Dievs, un tur tāds Artūrs, un Māris, un Māreks, un Sandis, un Valdis, un tad vēl es. Un tad visi dedzīgi, tur, un Māris pa savām lietām, Sandis pa savām, tur Māreks, tur, un Nauris. Un Nauris vēl uzradās beigās, interesanti, arī tāds evaņģēlists liels, un pa Nauru arī tur tāda liecība, kad arī tos var tā kā pastāstīt, varbūt, es nezinu. Tā kā, un tad mēs tur, Dievs mūs tur savedē, un tas, tad tie darbi, protams, tie darbi ir otrā vietā, tur, bet bija tāda, mēs jau tā nevaram aizbraukt, vienkārši visu atstāt, aizbraukt uz Norvēģiju, padzīvot pie Sanda, vajadzīgs kaut kāds priekšmotīvs, tā strādāšana, es jau nevaru, es esmu precējies, un es jau nevaru atstāt ģimeni un aizbraukt pie Sanda, tur padzīvot, paevanģelizēt, tur, kas man nodrošinās, ģimeni jāuztur,
Bet Dievs jau to visu tā kā bija sakārtojis, jā, un īstenībā tas bija lielisks jau laiks, jā, un tu atbrauc tāds uzlādēts, jā, un man ir dzīvē, kad tāda posma, kad Dievs tev tā kā iemet kaut kādā šī epicentrā, jā, jo ja tu esi starp tādiem dedzīgiem cilvēkiem, tu pats aizdedzies, jā, un tad, tā kā, Santa, es gribētu te uzprasīt, jā, ka tu dzīvot arī Norvēģijā, jā? Šis jautājums pie tās turoties pie lapas, jā. Pastāsti savu dzīvi Norvēģijā, ar ko tu tur nodarbojies, kas tu tur esi, ko tu gribi panākt un cik tu ilgi, ja Dievs tev to teicis, cik tu tur ilgi uzkavēsies, jā, un... Slavu Dievu, jā. Jā, tas tāds garāks piedzīvojums Norvēģija, jā. Kungs man aizrāva uz Norvēģiju gadus apakaļ 2011. gadā. Kā tas notika? Es tev varu pateikt. Es jums arī varu pateikt, klausītāji, skatītāji. Par mani nāca tā kunga vārds. Kungs man aicināja, kā savulaik viņš aicināja Abrahamu. Un tu atceries, kā tas bija? Es neatceros. Neatceries, tu varētu pastāstīt. Saviem vārdiem, es varbūt vārds vārdā nenocitēšu. Bet Abraham viņš aicināja sakojoši. Un tā kunga vārds nāk par Abrahamu. Dievs viņam runāja Abraham. Ja? Viņš atstāja savu šo te zemi, savu tautu, kuru vidū tu dzīvo, un dodies zemi, kur es tev norādīšu. Ja? Un šis vārds nāk, es tajā laikā darbojos Latvijā, un galdniecībā man bija pasūtījumi, un tas bija pēc krīzes vai pat krīzes gājas beigām, teiksim tā, un precīzāk, jā. Un tajā laikā es darbojos un kalpoju arī katoļu vidū, es biju jauniešu vadītājs tur, un mums priekšā bija svētceļojums uz, gadus tur, svētceļojums uz Aglonu notiek, jā, un iepriekšējā gadā es tur biju iecelts pa vadītāju, jā, un tas nav viegls uzdevums. Novada 140 cilvēku grupu, parūpējas tur, lai tur viss viņiem gan naktsmājas, gan ēdināšana, gan vajadzīgs tur mantas aizvest, transports, bet galvenokārt viss, kas tev līdzi, teiksim, tur nes to uz muguras, jā. Tur jādomā, jā, ko tu tur ņem līdzi. Jā, un tad priekšā vēl evaņģelizācijas skola, kas bija plānā, jā, un tas viss man uz pleciem uzlikts. Un vārds dos pasūtījumi no cilvēkiem, kas ir paņemti, jā. Un tagad nāk šis te vārds pār mani, un man tur darba organizācijā strādāju. Es tā kā, tajā laikā varbūt es nedzirdēju, es nedzirdēju, to grūtāks ir pašā sākumā, no ticības ceļa sākumā ir, no kurienes tas ir nācis, ja? Bet tas vārds ir nācis no kunga, viņš turpinās, atkārtos pašu vārdu, ja? Un es atceros, es nedaru to, ko viņš man aicina darīt. Es vienkārši turpinu darboties, un atkal nāk tas pats vārds pār mani. Atstāj šo zemi, atstāj tautu, kura vidū tu dzīvo, un dodies uz zemi, kur es tev norādīšu. Un es tā laikā es tā nevarēju tev droši uzdot jautājumu, kungs, kur zem tu man norādi, kas ir tā zemes, kuru tu vēlies, ka es dotos, ja? Es tā brīvi nejautāju viņam, bet es gaidīju. Tas bija, kad tu biji katoļos? Vai... Jā, es vēl tā laikā katoļu vidū. Tu biji katoļos? Tu biji katolis vai tu jau biji jaunpiedzimis? 2007. gadā jaunpiedzimis. Jā, es biju katoļu vidū, bet man jaunpiedzimšana notika uz ielas. Svētais gars nonāca par mani kā vareni vēja rūkoņi. Uz ielas esot. Slavu tam kungam. Halleluja. Jā, ko mēs lasām apustuļu darbos, jā. Ka mācekļi bija sapulcējušies augšvirstabā tur. Kungs viņam sacīja, palieciet augšvirstabā, teiksim, mīlošamā tiekams, jūs tiks piepildīta spēku no augšienes. Un tie paliek, jā, un Marija viņu vidū. Viņi sēž un gaida lūdzu un slavē to kungu, jā. Un pēkšņi nama sienas tiek satricinātas. Svētais gars ienāk namā iekšā un nolaižas par mācekļiem ugunsmēļu veidā. Tie visi sāk runāt jaunās mēlēs. Cilvēku dzird zila, kas tur notiek, jā.
Nu, līdzīgi, ja, kā šī varenā vēja roku, nu, tas kungs, svētais gars nonāca pār mani. Neviens pat rokas neuzliek. Es nezinu, vai kāds lūdzu vai nelūdzu, bet es to saņemu uz ielas esot, jā. Un tā laikā, viņa draudzene, viņa redzēja to, kas notiek. Viņa redzēja, ka es tur māju ar rokām vicinos. Prom, tā tāds, es nezinu, bits spiedz tev virsū nākuši, prom. Un es skatos, un tur nekā nav. Viņa, ko tu tur vicinies? Ko tu nedzirdi? Tu kā tāds helikopters nolaidās, ja? Slavu Dievam. Mēs lasam pirms no Jāņa evaņģēlija, ka svētais gars nonāca par Jēzu, ja? Kā es sacītu? Viņš nonāk par viņu un paliek virs viņa, sacīts, vai ne tā? Un tā tas arī man notika palika. Un tālāk viņš viņu aizved, jā. Kur viņš viņu aizved? Tuksnesī, jā. Viņš tiek kārdināts 40 dienas. Vai ne? Nu, līdzīgi mani. Nu, joprojām. Slavu Dievu, viņš turpina vadīt. Slavu Jēzum. Halleluja. Viņš sacīja, kad es aiziešu, es nāšu uz bāriņas. Es sūtīšu jums patiesības garu, un viņš jūs vadīs visā patiesībā. Viņš nerunās nesēšu pats. Viņš ņems to, kas ir mans, un darīs jums zināms nākamās lietas. Bet vai tas nav brīnišķīgi? Zināt to, kas tev sagaida, kas tev ir priekšā. Tas ir ļoti brīnišķīgi, tas ir ļoti svarīgi zināt. Ja? Tur ir varbūt pretinieks kaut kāds palānas kaļ tavā dzīvē, vai ne? Varbūt kāda cita brāļa māsa dzīvē. Ir svarīgi to zināt. Ja? Būt sagatavotam pirms tu ej tajā kaujā iekšā. Ja? Vai pirms tu kāp tajā kalnā. Ja? Būt sagatavotam. Ja? Un tad nāk ar kādu jautājumu, vai ne? Ko man pirms tu esi par to padomājis, viņš tad dod atbildes to. Es jums atbildēšu pirms jums vēl lūksiet. Ja? Ja tev vārds ir tevī, mājo. Ja man vārdi paliek jūsos, ja? Turpin dzīvot jūsu sirdīs, lūdziet, ko vien jūs gribiet, tas jums notiks. Ir tik svarīgi būt piepildītamā vārda. Ja? Es nevaru teikt, ka es dienā lasu Bībeli. Es nevaru teikt, ka par lūkšanām tā ir sarunā to kungu. Tas neatņemam. Vai tur cilvēki daudz riņķi, varbūt situācija mainījusies, apstākļi mainījušies, bet tas vienalga. Tu esi tāda lūkšana garā staigāt. Ja? Kā Pāvils teica, lūdzieties bez mitas. Kurš to var izdarīt? Bet tādā lūkšana, pasauc to pa lūkšanu garu, visu laiku būt nomodā pret viņu. Sarunā tādā, garā sazināties ar viņu. Ja? Nevienmēr vārdos. Vārdu mums izsīks, agri vai vēlu. Man ir daudzkārt bijis tādas pieredzes, ja, kad svētais gars lūdz, ka mēs nezinām, kā lūgties. Viņš lūdz ar mums ar bezvārdu nopūtām. Cik tas brīnišķīgi. Es pat nezinu, kā. Man pilnīgi rokas nolaižās. Tā ir situācija, ko tur vispār var darīt. Un tad pēkšņi tāda bezvārdu nopūta. Svētais gars ir lūdzies, un tas kungs atbildējis uzklausējis. Halleluja. Slavu Dievam. Nu labi, un atgriežamies atpakaļ pie Norvēģijas. Jā, tad nāk šis man priekšā es neteikšu dilēma, kā tur vienkārši man ir pasūtījumi no cilvēkiem paņemt. Man ir priekšā tagad sveicinājums, kas man, cilvēks man uzticās, priesteris man uzticās, paļāvies uz mani, tagad. Un evaņģelizācijas skola, tur vēl kāds priesteris man līdz šo te uz maniem pleciem, jā. Un tagad sagaida no manis, bet kas es tikai cilvēks esmu, vai es to visu varu nest, vai es to visu varu darīt. Skaidrs, ka ne, bet lai kā, iepriekšējā gadā viss noritēja raiti, un tagad arī man uztic nākamā, arī šogad tu novadīs tos vecus, vai tu varētu, es neko neteicu preties, ko vajag, to vajag, gods kalpot tam kungam. Bet nāk pēkšņi vārds pārbāni atstājuši uz zemi un tautu, kur vidū tu dzīvo un dodies zemi, kurus tu rādīšu. Ja? Tā laikā es nejautāju. Es dzīvoju, varbūt kāds pie manis ir bijis, es tur darbojos pie tēvoča un galdniecību, es tur vadu to galdniecību, ņem pasūtījumus un tā. Un es nevis jūtu, bet es tā, zinu, vienreiz, otrais man tur ticības brāļi ar pie manis darbojās un mēs lūkšanas, pusdienu laikā lūkšanas, mēs lasām Dievu vārdu, ņem kādu evaņģēliju fragmentu, pārunājam to darba vietā, un tā bija ikdiena. Un citreiz ienāk man tēvots, un mums tur taisnība lūkšana brīdī piestāja, vai tur mums tur kaut kāds krustiņš, teiksim, priekšā, vai mums tur Dievu vārds uz galda, vai kristīgais radio, kas regulāri iet, mūsu fonā. Un es jūtu to tāds nemierīgi gars, vai ne, un citreiz dusmās, un tāds, un kad sludina vārdu, viņš neņem pretīm to vārdu.
Un es saprotu, ka man jāatstāja tas tā vieta, tā darba vieta, kur es darbojos, tas nams, kurā es, teiksim, tā teritorija jāatstāja un jādod uz citu teritoriju. Es tā to sapratu. Es nejautāju konkrētam kungam, bet es ievēroju vienu lietu. Kad es to nedarīju, kungs vēlreiz runāja uz vārdu, ja? Tad divreiz nāk šis te vārds, vismaz divreiz, kā Abraham viņš man aicina. Un es joprojām nekustos no vietas, cik tas ir bīstama situācija. Tu saņem vārdu, un tu neko nedari. Ja? Tas ir ļoti bīstami. Varbūt tu piedzīvojis, varbūt kāds no skatītājiem, klausītājiem ir to piedzīvojuši. Mēs viennozīmīgi varam redzēt, ko Dieva vārds vēst, ko Dieva tauta ir piedzīvojusi, ka viņi nepaklausīja tā kunga balsī. Un es nevēlētos kāds no jums to piedzīvot, bet ir veselīgi, ir labi mācīties no viens no otras kļūdām. Ja? Ar to partot klausies, tu esi kādreiz nepaklausījies, kas tev ir bijis, piemēram, ja tu nepaklausīji kaut kādu nožēlu, vai tev skumjas, vai kas? Es iedošu jums vienu liecību. Dieva vārds mums vērst neapbēdināt svēto garu. Ja tu dzirdi tagad viņu, un tu viņu nedari to, ko viņš ir aicinājis. Ja? Tā pašā laikā ir tā, ka, piemēram, nāk tā kungu vārds pār mani. Un es momentā, varbūt tā situācija tāda, vai ne, kad nav iespējams. Viņš lek kājās momentā un dejot tam kungam. Ja? Ja tu izjauks visu sapulci, un ko tu atļaujies tagad? Tur vai slavēts tā kungs, teiksim, pilnā balsī saukt viņam halleluja! Un tur tu izjauks sapulci. Ko citu pat tev padomās? Tur sātans uzreiz klāt un iedod savu. Bet tas vārds ir dots varbūt nākamām brīdiem. Man reizēm, nevis reizēm regulāri, iepriekšējās dienas naktī, 2, 3, pat 4 un 5 no rīta naktī, kad tā kunga vārds nāk pār mani, tas ir nākamai dienai. Ko tu tur nokavēsi? Mēs zinām, ka Dievs neko nekad nenokavē. Viņš atnāk pie Lācaras kapu pēc 4 dienām. Viņš kaut kur nokavē? Netaču. Viņš saņem vārdu no tēva un cel viņu augšā. Un viņš iet, un viņš dara, ko tēvs viņam lika sirdī, Lācara nokārā, un tas nāk no kā pārā. Visi brīnās. Un viņš to pasaka, ka viņš skaļi pateica viņu dēļ, viņam pietika domās pateikt, Lācara žiglārā no kāpā. Un viņš toreiz iziet ārā. Bet par to, es tagad neklausu, un ko tu domā, tas kungs ir varens Dievs, es tev pasaku, viss viņam kalpo, pat sātans viņam kalpo, viss viņam kalpo, viss, kas ir radīts, viņam kalpo. Pastiet kā, es piedzīvoju to, kas notiek ar Izraēla tautu. Viņi tagad iet pāri sarkano jūru, pats ir sarkanā jūrai, Mūzes viņam iet pa priekšu, jūra pašķirās, tie iet cauri, savsam kājām iziet cauri, un kad tie eģiptīši zinās viņam pakaļ. Ar zirgiem, kararatiem un tiem bruņotiem spēkiem kararatos. Ar šķāpiem un zobeniem un bultām. Seko Izraēla tautai. Es piedzīvoju to, ko viņi piedzīvoja tie kareivi tur jūrā. Fiziski bija klātesoši. Es redzēju to. Man darbašīnas, tur man jātais pasūtījumi tajā galdniecībā. Un jāatcerieties, es teicu, vienreiz nāk vārds, otrais nāk vārds, un es nedaru, es nekur palieku uz vietas, nekustos ne no vietas. Nav nākamās instrukcijas, uz kurienu konkrēti doties. Es nejautāju, jājautā, lūdzu, un tev tiks dots. Es nejautāju, kungs, kur tu gribi, ka es dotos? Viņš jau grib šo komunikāciju mums. Nevis tev visu saliekus. Tev atklās visu bildi no sākuma. Nē, come on, es redzu tur tos milžus priekšā. Kur var stāties viņiem pretīm? Es redzu tur to Goliātu priekšā. Es taču neiet. Tu neiet, ja tu redzētu, kas tev tur sagaida. Nē, tas nav priekš manis. Viņš to tāpēc atklāja soli pa solim, pamazam solītiem. Tu paspēr jaunu, nākamajā atkal nāk vārds, un atkal viņam vajag sadraudzību. Tev nevis visu noliek tev uz papīra, tev schēmu priekšā, un tagad tu zini, kas tev tur galā saka. Nē, paldies, tas notiek kādam citam. Ne priekš manis. Tu esi nepareizo cilvēku izvēlējis. Vai ne? Vai viņš te norūda ceļā? Tieši, es ar tā pārdomāt, man tieši ar tā tagad ir ceļš darbā, piemēram, kad tu tā kā dari, tu pienāc pie kaut kāda rezultāta, tu tas īpašnieks kaut kāds to prasa, celtniecībā, tur kā izdarīt to, un tu tā, šitā, tā, bet, kad tu sāc darboties, un tu dari, tad tas risinājums rodās tieši, kad tu dari to, kad tu esi procesā,
un viņš pēkšņi tev atnāk tas risinājums, ja, pavisam kaut kas savādāks vienkārši, vai kaut kas, nu jā, un es arī gribēju tev iestarpināt vienu liecību, ka tu stāstīsi, man spilgti izgaismojās, ka man Dievs sūtīja evaņģelizēt uz Spāniju, ja, un ka viņš man lika tā kā plakāts man būs jānēsā. Un tas vienkārši man tā kā, jā, kad Dievs to tā kā pasaka, tad tu saproti, ka tas ir Dievs, ja. Nē, bieži arī viņš tā pasaka, ka, piemēram, tādā Norvēģijā bija tā, ka viņš man, tu it kā var izspēlēt, ja, varbūt tās bija manas domas, ja, bet, jā, un Dievs tā kā atkārto tos savus, man bija tā, kad es dzīvoju Rīgā, ja, un Dievs tā kā man lika saprast garā, ja, kad nostājies pret savām bailēm. Ja. Un tas, kas man bija bail, tas bija publiski tā evaņģelizēt, ja, tur vienkārši pateikt, es nezinu, kāpēc, tagad man liekas smieklīgi, ja, bet tad man tā kā atnāca vārds, kad man jānēsā plakāts, jānēsā plakāts par Jēzus Kristu, un man es padomāju, bācins, kā tad es izskatīšos, te visi draugi un staigāšu, bija reāli tā kā kauns, jā, tā kā kauns, jā, laikam bija, un atnāca, un es kā es darīju, un mans tā kā nelika mieru sirdī, ja, tur. Un es aizēju, un man visur runā, kur es eju, ja, tas ir runā, ja, saprot. Bet man nav nekāds konkrēts instrukcijas. Tu dari tā, raksti kaut ko, man nekā vispār nav, ja. Tikai ir tā atnākusi ideja, ja, un es no viņas tā kā bēgu, ja, domāju, es domāju, aiziešu citu draudzi, ja, šinī tā kā man runā, tas mācītājs liekas tā kā uz tevi runā, ja, un es bēgu, ja, tur ķip, ja, un aizēs citu, un tur arī runā, un tur visur, kur seja runā, un man bija tā, ka es strādāju Rimčikā, un es sakārtojos tā, ka man ir sāk atvaļinājumi iet uz 2 nedēļām, un es domāju, ko es varētu darīt tajā laikā, ja, aizbraukšu uz Spāniju, tur padzīvošos, tur, kur es biju, tur agrāk, es nodzīvoju 7 gadus Spānijā. Un tad Dievs, un viss skatos, visur viss pakārtojas. Tur biļetes lētas, ja, tur viss tā kā uz to Spāniju došanos, ja, tā kā līdzīgi tam Jonam, ja, kad viņš tur, davai došos kaut kur. Es nezinu, ja, vai Dievs tur runājas vai nav, ja, es tā kā to bišķiņas nolicis malā, ja, tur ķip, ja, tā kā tev ir tā kā nemieris, ja, un es atbraucu uz Spāniju. Un Spānijā es jūtu, ka man ir baigi stipri, man tā kā nemieris tāds, ja. Un es tur lasu rakstus, ja, un visur es eju, piemēram, pa ielu, ja, un skatos, tur kartona gabals, ja, tāds mētājas. Un uz kartona parasti raksta, tur grib plakātu uzlikt, ja, kaut ko evaņģelizēt, parasti, ko vajadzīgs kaut kāds vai kartons vai kas, ja. Un es eju garām, skatos kartons un mētājas apakšā tieši rakstāmais vai flomas. Es domāju, un tepat runā, saku, un es slēgt cīnies, un es domāju, kā es nesašu, un ticēšu Spānijas Madridē bija aizbraucis, ja. Un nav man miera, ja, un es domāju, kā es vienkārši kaut kāds cilvēks uzlikšu kaut ko par Jēzu, ja, tas ir tā kā plikam staigāt, ja, ķipa tur, un viss tev skatās, ja, lasa tevi, ja, tur. Kaut kas ir jāstāsta par Jēzu. Kāpēc? Zini, kā jau parasti mēs cilvēciskais prāts, ja? Jā, un tad es tur cīnījos ar Dievu, līdz es teicu tā Dievam, kungs, ja tu man palīdzēsi, es to izdarīšu, ja? Un tad iestājas miers, tāds pamiers, ja? Tad tur atradās, kur dzīvot, viss tā kā pakārtos. Tad bija viena meitene, ja? Dācija, kas dzīvoja Spānijā, tur. Tad es ar viņu sakontaktējos, tā kā gribēju palikt tur, padzīvot, kamēr uzturēšanās, jā. Un tad viņi man tur aizsūtīja, tad bija viena konference, jā, kristīgā, teica, par cik man bija viss pasaules laiks piederēja, es varētu darīt, ko gribu, jā. Un vienkārši, un tad es tā kā Dievam
jā, un tad bija tāds pamieris, jā, un es vienkārši, un viņi tad atnāca to konferenci, jā. Es aizēju uz to konferenci, un es jūtu, ka un tur visi tādi cilvēki, un viņi kristieši, un viņi tik laimīgi, un es jūtu, ka man tas smagums vēl iekšā kaut kāds, jā. Sakarā to, ko Dievs tur man runājas. Man ir tik smagi, un tad tā sieviete, viņa tik bērnišķīgi priecīgi, jā, un es tur, Dievs, jā, tur lūdzos, jā. Nu jā, un es nezinu, kas notiks, un tas viss gaisā, tur Dievs to paņēmis, jā, viņš ir dzirdējis to manu lūkšanu, jā, viņš ir gatavs darbu, un vienkārši, kas notiek, jā. Un tā ir kaut kāda ukraiņu draudze, jā. Nu, es viņiem tur stāstu, nu, viņi stāsta, nu, ko tu dari, Spānijā? Es saku, Dievs man te atsūtīja, viņš saka, ka man ir jāliek plakāts un jāevanģelizējot, jā. Viņi tā paklausās, labi. Viņi saka, klausies, viņi saka, nu, atbrauks tā grupa evaņģēlistu drīzumā, jā. Nu, varēs viņiem pievienoties, jā, iet evaņģelizēt. Savāk forši, jā. Un kas notiek, atbrauc tie evaņģēlisti visi, jā, un viņiem visiem ir plakāti virsū. Viņiem visiem ir plakāti, jā, ja uzrakstīts teksts, jā, ko viņš saka no Dieva, viņš saņēmis, jā. Un es saku, Dievs man atsūtīs ar plakāti, jā. Es pat nezināju, ko rakstīt tur, vai kādu plakātu likt. Tur ir uzrakstīts, tur jau bija teksts, viņš saka, tas vīrietis, viņš vienkārši ar to nodarbojas ikdienā tur Ukrainā, jā, tur. Un interesanti, ka viņš Ukrainā evaņģelizējas katru dienu, jā. Viņam bija tāda misija, redzot, un tagad ir sācies karš, jā, un pilnīgi iznīcība, jā, un tas cilvēks, droši vien tos visus cilvēkus līdz tam brīdi, viņam bija tāds uzdevums, viņam bija 5 bērni, jā, un viņš nestrādāja, viņš tikai evaņģelizēja, viņam nāca naudas, tur viss tāds, viņam nodrošināja, tur draudzes, jā, viņš braukāja tur, kur Dievs viņam lika, jā, sūtīja, jā, viņš esot tirgus laukumā gājis katru dienu, un tie cilvēki teikuši, atkal šitas te ar to ķipu, ar Jēzu, jā, tur stāva plakāti viņi, jā, un tagad sācies karš, nezinu, vai viņš evaņģelizē vai nē, droši vien kaut kas ir pamainies, jā, bet droši vien tāpēc arī tādi cilvēki, kas iziet ikdienā, jā, varbūt evaņģelizē kaut kur, kaut kādās vietās, jā, tad Dievs vienkārši brīdina tos. Man arī tur aizsūtīja, piemēram, es tur paliku evaņģelizēt tu plakāti, es noevaņģelizēju pusgadu es staigāju, ja, dienā, ja, un pēc tam sākās, nu, laikam gads pagāja, tad sākās tur tā pandēmija, es atceros, un tad tur bija, tā kā ziņoja, kad tur daudz cilvēku miruši, ceļš Spānijā, tur esot veci cilvēki miruši, ja, tur, un tāpēc, nu, Dievs izmanto visu tās lietas, ja, un viņš runā, ja, un tā ir atkal tā izaugsme, ja, kad tu caur kaut kādiem šitiem veidiem, ja, tas ir no tā spožuma, ka kad tev ir jāizcīna, ja, tu neesi tādā līmenī, ja, tu neesi spējīgs nest to no sākuma, kad Dievs pie tevis atnāk, ja, tu esi negatavs, tur vienalga kaut kāds vai zaļš vai kāds, ja, un tad tu esi jau citāds savādi, tu esi jau tagad jau vairs man nav tik, nu, kā teikt, nērti, ja varbūt kaut kādas lietas darīt, ja man Dievs runā, ja, tur daudz vienkāršāk, tur, pēc tam tur metro evaņģelizē un visur kur, ja, un tagad jau arī ta pieredze īstenībā Rīgā, tur evaņģelizē, tur daudz savādāk, ja, tur sākumā, kad es stāstīju savā liecībā, ka man vispār bija bail cilvēkam pieiet, ja, kaut ko par Jēzu vēl vispār parunāt, ja, nevarēja nemaz iedomāties, ja. Tā kā, nu, tāds, kas tev ir īstenībā nāca, klausoties man prātā, kas tev droši vien arī kaut kas parasti, ko tu gribētu arī padalīties par savām, ja, cīņām, ja, un uzvarām tieši evaņģelizē. Nu, es varbūt paturpināšu to, ko es iesāku par... Jā, es te pārtraucu. Nekas. Bet, jā, nu, tev evaņģelizes tā tad aicinājums, jā. To nevar apslēpt. Īlēna maisā nenoslēps. Kungs tev aicinās kā evaņģēlists, slavu Dievam. Vai tas ir neesat paklāt, vai ar uporu staigāt, vai ar, es nezinu. Ar paklāju. Paklāju staigāt, no musulmaņiem tāds aicinājums, redz, paklāņi. Kādam varbūt vajag paklāju. Nu, jā. Mums savādā kungs māca, ka tu Dievu pielūdzēji savā lūkšana kambarā aizslēdz durvis aiz sevis ciet. Jā.
neesiet kā farizēji, kas rādās tur, jā, viņi savas, teiksim, daļās runas dēļ, tur, teiksim, lai cilvēki tur sāk daudz zināt, vai bet nesakojiet viņu piemēram, sakojiet tam, ko viņi māca, ko viņi sludina, jā. Es saskaņā iet ar Dievu vārdu, tad tu viņam, teiksim, seko tam vārdam, jā. Tu kaut ko konkrēts? Nē, ko konkrēti neteikšu. Bet to, ko Jēzus ir aicinājis darīt, jā, slādījām. Jā, es atgriežos atpakaļ, tātad es pieslēgšos tam, ko tu man jautāji par to, jā, tātad evangelizācija un teiksim, par to, kam tu esi gājis cauri, un tas ir kas specifiski īpaši. Es esmu arī aicināts no kunga doties specifiskās, tas īpašas misijas, ja? Un es vienkārši daru, ko viņš man aicina darīt. Un es ievēroju pēc sevis, kad tu esi kaut kā īpaši gatavojies tām. Nu, tā nevar, kungs tev noliek priekšā, piekrīt visu. Tev tur plakāts un zīmals, vienkārši raksta visu, un viņš sagatavo, ja? Tā pašā laikā viņš nevienu nesūta kaujā, pirms viņš nav to sagatavojis, sabruņojis. Jā. Tu vai tam iesāgājis, tur ne, tu devies kunga aicinājumā. Un viņš jau tur ir tev līdzās, jā, viņš sagatavojas jau darbības lauciņu un sirds sagatavojas. Jā. Gaida tikai to vienu, viņš tika pastās. Varbūt tu nezini, ka viņš tur iepriekš gāja cauri, bija gatavs pašnāvību darīt. Jā. Un pēkšņi viņš to plakātu ierauga vienu vārdu Jēzus. Tā viņam atbildē. Viņš vienīgais glābiņš. Halleluja. Jā, un atgriežamies atpakaļ, jā, tad es darbojos, jā, tas darbnīcā, un man ir pasūtījumi, un tā, un tagad, man jāmēcas, jā, kāda galdiņas tur tājas, jā, un virsmu jānoslīpē, un tur tāda, es atceros tāda liela mašīna, cik viņa bija 220 ar lenses slīpašīna, jā, un tā virsmu jānoslīpē, un es atceros, tā mašīna bija pēc kapitāla remonta nākusi, jā, un viņi darbojas kā pūkstens. Un tagad man vajag noslīpēt tā galdiņam virsmu, ieliek to virsmu tur zem to lēntu apakšu, un tagad man vajag pacelt uz augšu to, regulēt augstumu. Viņam, teiksim, tik tā cērums vajag mazāk samazināt, jā, un es tagad griežu to rokratu, negriežās. Un es visu pipulu, visu spēku griežu, negriežās. Un es ielieku metāla stieni iekšā, un es griežu viņu, un es to stieni aploku riņķi tam rokratam. Un es nevaru pacelt uz augšu to. Ko darīt? Es esmu izmācījies inženieris, man visādi risinājumi. Es izdarīšu savādāk. Es paņemu, un man aizgāja vairāk laiks, un es rokas elektriskos līpašiem nopucēju to virsmu, uztaisīju, kā vajag. Ilgāk laiks aizgāja. Nekas izdarīja to. Un tad, izstrādājums ir sagatavots, man tagad jālako viņš, un es iepildu te pistolē laku iekšā, viņš sagatavojas, atslēdz šķūtenes, pieslēdz pie kompresora, un slēdz iekšā, nestrādā. Kas tas? Pa joku. Un tagad es pārbaudu, tas drošinātais ieslēdz tam darbmašīnai, un joprojām nestrādā tas kompresors, ja? Un tur izstrāsta, kad mēs toreiz bija atsaukuši elektriķu, viņš pastāstīja, kas tur pa lietu, un ko tur jāieslēdz, ja viņi gadījumā nedarbojas. Ja? Tur drošinātājs tur atkal es to visu izdarīju, ko viņš pat nekas joprojām nedarbojas. 1 varētu būt sagatīšanās. 2 tu domāsi. Ja var 50 uz 50, ja? 3. reize tu viss laiks ārā kaut kādu sagatīšanos. Tu zināsi, ar ko tev darīšana. Labi, man viss tikai pārslēdz šļūteni. Mums ir viens kompresors, ar ko mēs uzsākām to darbošanos, pavisam neliels, 50 litru kompresors. Un es zināju, viņš bija pat atnācis pirms kādu laiku no kapitāla remonta. Viņš darbojas kā pūkstens, es to zināju. Viņi tur paņem un atdod apkārt, viss kārtībā. Netaču. Viņš sataisa to izstrādā, kas tur būtu viņam noticis. Ja? Es pieslēdzu viņu pie strāvas, slēdzu iekšā to slēdzi, un ko tu domā? Mironis. Neiet tas kompresors. Es neteikšu, es sadusmojos, bet kas tas tāds ir? 1, tagad 2, ja? Un ko domā, kas bija 3. pa punktu, ja? Tad pirmā, tas ir tā lentes slīpašīnas aplīst, tad tas kompresors, lielais kompresors, un tas mazais nedarbojas. Sagadīšanās. Pēkšņi kaut kas saka neiet. Kad? Es to pamatu, kad es nepaklausīju tam, ko viņš man teica. Viņš man aicina projām, atstāja to vietu. Tautu, kurā tu dzīvo cilvēks, kuru vidū tu uzturēsi, ja? Un dodies zem, kurus te norādīšu. Un es neko neprasīju, es vienkārši turpināju darboties. Labāk paklausu uzreiz.
Jā, par to Paklausīties svētībā. Kā negatīva. Es tev pateikšu, kas notika. Tu jautāji man, kas notiek, kad tu neklausi. Tieši tā. Es aizgāju, labi, es pārlēju to visu trauciņā, un paņemu ar rullīti, vienkārši norulēju ar smalku, kaut kāds velu rullīts, varbūt nav tāda kvalitāte, kā, teiksim, nopūšo to izstrādājumu, bet uz 80%, teiksim tā, Un es biju apmierināts. Labi, es tagad lejā pirmajā stāvā, 2 stāvi bija tā darbnīca, lejā pirmajā stāvā. Es jāsako ap telpu, tur, zāļu skaidrs un eveļu skaidrs. Es tos laukus satītu telpu pēc darba, kā. Mums otrajā stāvā bija laukošanas iecirknis. Un es to pirmo sakopu tagad, un tur viens pagarinātājs mētājs uz zemi. Kam? Tā pilna istabā, jebkurā vietā. Tur, tev vajag strādu dabūt no vienas punktu uz otras, un tu paņem pagarinātāju pareizi. Un man tur metājās uz zemi. Kas tur? Nekas īpašs. Un ko tu domā? Es viņam cik reizi biju kāpis virsū? Kurš nav? Un es uzkāpu uz to pagarinātāju, ko domā? Es izmeržģīju savu gūžu. Tādas sāpes. Jūs nestāties priekšā, kas tās par sāpēm. Es cīnījos ar to kungu. Es mēģināju darīt visu pa savam. Viņš turēja vienu mašīnu aptur, tagad tos eģiptiešu karrats, viņš turēja to riteņu griešanās, un man tāpat tiek darbi. Viena mašīna apstājās, otra un trešā, un es joprojām pa savām. Turpinu darboties un uzkāpu, un tad es tā kā Jēkabs, kad cīnījās to kungu, tā kunga eņģeli, viņš vienkārši pieskārās viņam pie gūžas, un tas iziet no ierindas, man tādas sāpes, vienkārši līdz asarām. Man nebija divreiz jādomā, ko es esmu nodarījis. Es uzgāju augšstāvā, nācu kungu priekšā ceļos, un es teicu, tēvs, piedomā. Es man grēciniekam žēlīgs. Labs, es atstāju. Un es devos projām bez kādiem īpašiem tur runām un skaidrošanām. Es domāju, šis tēvos, viņš neņem man pa pilnu, es sludinu viņam. Viņš to kaut dzird un vienkārši neņem pa pilnu man to vārdu. Tā kā pat tu uz ielām piedzīvoji, ja cilvēki tur rāda, tur, kas tu galīgi hējā, tur kāp nos no tā savu kasas un būtu labāk kājas strādāt. Šito te vienkārši, nevis vienkārši, bet ākstījies un ķēmojas strādāt. Tā noteikti bija tāda komentāra. Man ienāca prātā, īstenībā bija tā, ka bija tie krūtie evaņģēlisti, tie no Ukrainas jau pieredzējuši vispār tādi rūdīti vīri, tur kaut kāds viņiem vīzijas bijuši, un ko tik vēl nezinu. Tā viņi rādīja kājām, tā viņi tur metro iebļaujās, un visi tur skatās, un nostājās tur kaut kādā skvērā, vai kur tur tie cilvēki uz paaugstinājumu stāv un skaļā balsī, un es tur, tas ir krūta, un es pēc viņa aizbraucu, un es paliku, un es arī tur, un es laiku tā domāju, kur es varētu tevis izaicināt uzkāpt, vai šeit, vai tur, un tad katreiz vienmēr kaut kāds tur izaicinājums bija, vai šeit uzkāpt, un tur smieklīgi, es tur stāvēju kaut kur, Madrides vidū, un tur milzīgs cilvēku plūsmas plūda, tur bija, tas laukums bija pilns, kas tur bija, un es stāvu to plakātu, un es skatos cilvēku, un domāju, ko es šeit daru, un nāk smiekli. Domāju, Dievs, bet bija visā tur cilvēki, kas tur rādīja, un policija ar tā skatās. Šis džeks, tur stāv. Man bija tur ar policiju arī, tā kā saķeršanās. Man bija tais atbrauc, un es jau tur uzvāku to plakātu, tūlīt, tiem pušiem iešu, Ukraiņiem, to evaņģeli. Policija uzreiz klāt, man tur pieaicina, Es jau vienīgais, kas zinu spāņu valodu, tur es jau dzīvoju, tur es eju tur runāties ar viņiem. Tas, kas tad būs, kas jums tam visiem plakāt, kas jums gribat te kaut kādu manifestāciju, mītiņš būs, Es saku, mēs par Jēzu stāstīsim, Dievs tā ir teicis, viņam saka, Dievs man tā ir teicis, ja Dievs tā teicis, tad tā es tur staigāju, un pēc tam to džeku policistu vēl viņš satika, tu vēl joprojām staigā,
īstenībā es biju tā nobijusi, es nezinu, kaut kā es tā biju domājis, ka kā tas izskatīsies, tur būs tā, un es dzīvoju Madridē, vienā pilsētā Spānijas, Valladolīda viņas saucas, un tur bija viens evaņģēlists, mācītājs, kas es tur tādā draudzē, un viņš tur teica, bācens, man tur tāds vajāšanas, es eju metro iekšā, un man tur cilvēki un beidz runāt, un tā, un es domāju, būs sūdies, tur, kā tur būs tie cilvēki, tur tik grūti viss un tā, un tik, kā jau neiespējami, es vēl domāju, kas tagad būs, un beigās nebija, un izrādās tur, tādā pašā centrā, kur es biju, tur visādi cilvēki, visādi dīvaini, tur viens tur kaut kādu baigo plakātu milzīgā kātā, tur visu laiku staigā, tur par valdību, tur valdība kaut kāda meļie un noziedznieki, un tur sievietes, tur katrs, kas gribēja kaut ko protestēt, kaut ko izteikt, protestēt, tur vienalga pensionu, vienmēr tur laukumā tas viņš sauc saules, tas laukums, pašā centrā, tie tur vienmēr visi tur, un es tur biju tā kā savējais, vēl viens tāds, ar savu lozungu, bet, interesanti, tur nāca cilvēki aizlūdz tur, es tur gribēju tur piebilst, ka Dievs man, cilvēki nāca man deva naudu, es nebiju tur, kā teikt, man nebija tur nekādi sponsori, tur vienkārši Dievs aizsūtīja, un viņš aizsūtīja un iemet tā kā tev iekšā, tur peldē, kaut kādā ūdens, mācies peldēt, hobā. Un bija cilvēki, kas vienkārši, un es nezinu, es domāju, ka varbūt pasaules gals sācies, jo bija Krievija iebrukus tur Krimā, es domāju, visi man tur Dievs tur aicina, visus atgriezties no grēkiem, un es tur nezināju, kas man tur jādara vispār, staigāju to plakā, un tad tur cilvēki, viens tur man tā paaicina, Džeks, un es saku, es tev gribu iedot, naudu, tur, es tā, nē, tas nāk no Dieva, viņš man pat uzspiež, tur, un tad man visu laiku Dievs deva, viņš man deva 20 eiro, kad man beidzās, un īstenībā bija tā, ka es biju darbā, ja es švaki strādāju, man tā nauda, neatnāca, nebūtu, Dievs negribēja, tu neesi nopelnījis, viņa aizkavējās, un viņi nāca visu laiku, deva 20, tad interesanti, ka man deva 20 eiro, praktiski, un es pat gaidu, man beidzās, un es gaidīju, no kuras puses man tagad nāks, kurš man tagad, un nekad viņš nenāks divreiz no vienas puses, nenāca, un tad, tā vajadzētu tur, kad šādi kafiju tur iedzert, tad tas jau bija forši pasēdēt kaut kurā, un tā sajūta bija tāda sajūta, kad tā kā tu pliks staigāt, man tā kā bija tāds vārds, izģērbies, vienmēr sakot, un man tāds šoka, ko tas vēl man jāizģērbies, es domāju, ko tas nozīmē, un tad es pēc kāda laika sapratu, ka tu esi tā kā pliks, ja tu uzliec tādu plakātu, ķīpā atgriezieties no grēkiem, Jēzu, jūs vienīgais glābējs, un tas tu tā kā, un visi cilvēki tu ej, viņi tev šitā skatās, ko viņš tur, ko viņš tur, kas tur rakstīts ir vispār? Un, zinu, ja tu pat Dievu ir tas jau tā nopietni, tur, kaut kāds, ja tu sulic plakāt, tas jau ir nopietni, tur tā kā maisā staigāt, zinu, kā agrāk staigāja maisā. Tagad plakāts uzvelts, tur. Un tur pie reizes, tur bija gadiem, kad es aizgāju tur līdz, tur ir interesanti, visādi Dievs darīja, viņš pat man tur, vienu brīdi man beidzās nauda, viņš man tā kā garā, viņš man saka, tev nevajag naudu, saka, ko tu vēlies, Zini kā, tu jau nav tā kā darbs, ka tu vari iet leduskapis un paņemt un aiziet veiklā nopirkt, un tad es saku, es gribētu apelsīnus tagad gribētu, un eju garām, un skatos soliņš, stāv maisiņā apelsīni, Nav, kāds atstājis, obāsins, tā, Dievs man kaut, un tad es domāju, tagad es apētos, tagad es gribu šokolādi, Tālāk nāk divi biedri no šitā, no manējās, tur, kur es dzīvoju, saka, krustā,
abiem diviem rokās šokolāde, viena baltā, viena šitā tumšā, ja. Robert negrib šokolādi, man sniedz, ja. Bija tādi gadiem, jā, tā kā, kad, un arī par evaņģēlistiem es gribēju teikt, kad, piemēram, piemēram, evaņģēlisti, viņi grib aizbraukt tur kaut kur uz ārzemēm, un lai viņiem tur viss ir nodrošināts, ja, piemēram, bet, ja es tur mūs sūtīju, vienkārši teica, ejiet, ja, un, kad tu eji, ja, ticībā, tad tu... Neko līdz neņem. Jā, neko neņem līdz. Tur ieiesi, tur paēdīsi, tur tev iedos pagulēt, ja, tur... Vai jums kaut kā pietrūkās? Jā, tieši tā, un tāpēc, un Dievs, jā, tieši tur man arī visu tur nodrošināja, jā, un tas tā arī tā pieredze, un tev tā ticība arī aug, jā, ja tev tur viss ir tā kā nodrošināts, jā, labi, Dievs dzīvos tā, jā, grib darbojas tā, bet tev nav nekas, par visu tu samaksā, nav tās ticības, jā, nerodās tā ticība, jā. Tādi tie piedzīvojumi, jā, Slaudiem, jā, tieši par Dievu brīnumainiem darbiem, jā. Jā, es atgriezīšos apakaļ pie savu stāstījumu, un te kungs noliek man uz ceļiem tagad. Jā, ko tur iesāka, lai mēs atceramies, kas tur bija? Slaudiem, par to mašīnu, jā? Man apstājas tās mašīnas, es to pasūtīju nevis darīt. Es nolaku, es joprojām cīnos ar to kungu. Viņš man noliek uz ceļiem. Un līdz asarām, un es saku, labi, es neprasīju uz kurieni. Es došos prom, es pieņemu labi. Šis tēvots man neņem pa pilnu. Es aizbraucu pie otra tēvoča, man te 2 brāļus to laiku. Un runāju ar viņu. Viņam sieva bija pirms kādu laiku aizgājuši mūžībā. Un viņam palika uz saimniecību, tur kūts un tā. Un stāv tukšs lopiņu nav. Un es viņam jautāju, Klau, es tev, ko teikšu, ja es ierīkošu darbnīcu pie tevis saimniecības ēkā. Un es nolīgām par, cik es viņam maksāšu par to īru un tā. Viņš bija piekrita. Un tu zini, Dieva vārds mums vērsts, es tev sveitīšu tajā vietā, kur tu esi. Un tā ir, tā arī bija. Viņš man sveitīja tur, kur es biju. Viņš vienkārši sveitīja to vietu. No tur kūts, tur pārvietos, tur ievilku apkuris, tur sataisīja grīdas, viss tur ievilku gaisu. Viss, kas vajadzīgs darbnīcā, elektrības, visu to savilkam. Brālēns elektrīts, bet tāpat viņš man palīdzēja, un mēs tikām kopā galā. Sveitīja darbmašīnām. Visu, ko vajag, viņš deva klāt. Bet es nedevos tajā. Viņš teica, atstāj šo zemi un tautu, kur vidū tu dzīvo, un dodies zemi, kurš tev, teiksim, norādīšu. Ja? Jo mēs lasām, kā Ābrahams tiek aicināts. Ja? Atstāt visu aiz muguras. Un es to nedarīju. Es aizgāju tā pati zemi un tie paši cilvēki. Mazliet nostāk, ja viņa tēvots pie otra tēvots. Bet arī tur kungs man sveitīja un deva pasūtījums. Un tik daudz, ko es varu stāstīt un piedzīvot. Bet topiks bija par Norvēģi. Ja? Bet tad es neklausīju. Un tad viņš man aicināja otro reizi. Viņš man aicina kā Ezekēlu. Un es atceros, man piezvan viens, jau ticības brālis, bet viņš tā laikam zvana, un tad viņš vēl bija pasaulē, un pēkšņi es atgādinu viņam šo te vārdu. Es nezinu, kāpēc, laicīga saruna, un pēkšņi man šis vārds nāk, ik viens, kas dzird šos manas vārdus un dara līdzināt šim vīram, kas savu namu ceļos, tātad, kas pamatus raka dziļi, un savu namu ceļos, kādu tur pamatus klīns, viņš ceļ savu namu, tur nevajag īsti, klīns ir tas pamats, ja, un uzceļ savu pamatus klīns, un tad nāk lieta, ja, un tad lietas ūdeņas kalojas gar šo namu, ja, un viņš stāv, viņš uz klīns ir būvēts, bet tikai viens, kurš šos manus vārdus dzird un nedara, līdzināt šim vīram, kas savu namu cēls uz smiltīm. Un lietus līst, ja, un ūdeņas kalojas gar šo to namu un izskalopu. Tur pamat nav. Un tā nama gāšanās, grūšana ir liela. Un es momentā teicu, tēvs, es negribu šim te vīram līdzināties, kurš savu namu siltu smiltīm cēls. Kas man jādara? Kur tu gribi, ka es dotos? Man uzreiz bija skaidrs, ko viņš. Un divreiz vārds nāca par mani. Un tad, tik līdz es uzdevu jautājumu, pēkšņi man nāk zvans.
Es nestāstīšu, tik daudz viņš man ir sveitījis, arī esot tai vietā, kur viņš bija. Viņš man sveitīja, sveit to vietu, tā vieta, tie cilvēki ir sveitīti, tā vieta ir sveitīta. Tu būsi sveitīts pilsētā, sveitīts laukos, sveitīts iet, sveitīts iziet, sveitīts tavu roku darba alus, sveitīts tavu kāju soļu, sveitīts tavu abras, sveitīts tavu augu, ko tu stādīsi, sveitīts, viss tas būs, ko tu, es tev sveitīšu tur, kur tu esi. Un es to piedzīvoju, bet es nebiju tā kunga gribā. Pat tad viņš sveitīja. Ja, bet es pieredzēju, ka gāja kā pa celmiem, kā pa pūru, lēnām. Ja man, piemēram, jātais kāpnes, tādas uz vienu stāvu, ar pagriezienu, 90 grādu pagriezienu kāpnes. Ja normāli mēnešu laikā nav ko darīt, tad šeit ar 3 vai 4 vīru palīdzību 4 mēneši. Kā pa celmiem es tos... Tas ir tā, ka tu neklausi to, ja? Tur viņš liek viņš tos tavu ratņu riteņu kustēšanos, viņš bremzē, viņš tur, viņš tev lēnām iet. Līdzekļi trūkst, vai ne? Tur, es slavu Dievam, cilvēkiem nomaksāju tas algas, bet 4 mēneši aiziet. Vienkārši tik lēni tas viss gāja. Lai kā, nāk vārds, tagad, kā viņš man aicina, kā Ezekēlī, atstāju. Savāds cilvēku bērns, savāds savus ceļu piedarums, un tur blakus mums ir sienšķūnas kotī, kā laukos. Un tagad viņš rāda situāciju, kur es to varu izdarīt. Savāc savus ceļa piedarumus savā somā vai mugursomā, kā tur bija precīzi nenocitējuši, izlauz sienā caurumu un atstāja šo vietu, un dodies prom. Un pēc tavas rīcības tā tauta sapratīs, ka tas kungs ir runājis. Es to varu reāli izlaust. Es to nedarīšu, nelauzt caurumu, savāc savus ceļa piedarumus un pa priekšā es pajautāju, kur tu gribi, ka es dotos. Tik līdz bija jautājums, momentā nāc atbildi. Tā pašā dienā man nāk zvans no studiju biedra, viņš saka, klausies. Viņš tajā laikā dzīvo Anglijā, un viņš man saka, klausies, man māsīt dzīvo Norvēģijā. Precīzi, es Norvēģi. Un, tas, kā viņam bija, dzintars, ja? Viņas vārds negribu minēt šeit. Jā. Un studiju biedrs, kursa biedrs mans izbeigušies, jā. Un jau ticības brālis slavu Dievam. Un tagad viņš saka, klausies, man māsīts dzīvo Norvēģijā un viņas vīrs. Tātad tur patās, un viņiem vajadzīgi teres pie mājas uzbūvēt. Vai tu varētu to izdarīt? Es jums sacīju, domā kādas dienas padomāt. Tas varbūt nedēļa vai 2, man liekas, kādas dienas padomāt. Es padomāšu. Un tagad es nāku kungu priekšā atkal. Es saku, tēvs, tu man parādīsi, kuriem tu gribi doties. Skaidrs, Norvēģija, nevis Spānija. Un labi, es saprotu, kas man tur būs jādara. Dīkā nebūs jāstāv. Teres jau, ok. Es to nekad dzīvē neesmu darījis. To zina tā, viņš to zina, es uz galvnieks. Tas tāds, zini, tur galda, kāpnes, loga, durvis, smalks darbs, mēbeles, smalks darbs. Terasi, tas ir rupšs darbs. Tur nevajag kaut kādus milimetrus ķert, ja? Tur pa centimetriem iet runa. Tur neredzēs viens to lielo starpību, 5 metriem 1 centimetru uztaisīs. Nekas tas nav. Ja. Es neko to neesmu darījis. Tas bija viens, ko es viņam pateicu, bet es atceros mani kalpošanu, es joprojām katoju vidū, un es atceros, tēvs, es pateicu tādu vārdu, tēvs, ja kaut viens man pateiks, nē, tu nekur nevar doties, es neko nedošos. Ko tu domā? Viņš visiem aizbāz mutas ciet. Man taču svētceļojums tuvojās. Iepriekšējā gadā 140 cilvēki jānorganizē visu 2 nedēļas, viņiem ēdināšana, naktsmājas, transports, tur kaut kādas mantas jāvizina, varbūt kāds uz ratiņkrēs nebija, bet kāds ar bērniem tur ir, pa visu jāpadomā. Tas evaņģelizācijas skola, kas priekšā, kas jānovadē, un nedēļas nogala, un kas mums tur lūkšana grupas, kurās kalpoja tāpat, un jaunieši tur dievkalpojumi. Man bija tāda smaga nasta plecos. Es pateicu to vārdu, ja kāds pateiks, nē, es nekur nedošās. Un es aizbraucu, viņš man saka, tēvs man runā, un viņš saka, nedodies pie savu priesteri, kas stāv galva, bet dodies pie viņa galvas. Viņš ir Dievs, ir sirdžu pazinējis. Ja? Viņš to aicina man doties pie prāvesta laikā. Un es dodos, un es runāju, un es saku tā un tā, tā kunga vārds nāca par mani jāatstāj šī zemi jādodas Norvēģijai. Un viņš man saka, mēs tev nevaram aizturēt. Tu neesi nepilni kalpotājs, tu esi brīvprātīgi kalpotājs šeit. Ja? Mēs esam pateicīgi par katru dienu, ko tu esi kalpojis šeit, un mēs nevaram tā aizturēt. Viņš svētī man, un viņš man atlaiž. Slavu Dievam. Un es aizbraucu atkal nākamais, tā evaņģelizācijas skola, kas mums priekšā, kas man jānovada, ja?
Un tagad tas priesteris man uzlicis to uz maniem pleciem. Deliģējis man pavadītāji. Un es atceros, mums bija savu laiku, bija sapulce, ja? Tur bija arhijēgi, bīskaps, visi vadītāji sapulcējušies. Un es atceros viņu vārdu, ko viņš teica, ka nav mums jānes visu saviem pleciem. Viņš atsīja deliģē. Es to atcerējos. Pēkšņi svētais gars, viņš atgādinās visas lietas, ja? Un to es paturēju tās deliģē. Un tur sapulcējušies, es nezinu, tur brāļu māsas kādi vesels loks. Es tur sēžu un ticības māsas, un tur ticības brāļu māsas visriņķī, un kādi, es nezinu, 25, varbūt 30 cilvēks, neatceros pēc skaita. Un es vienu pēc otru sarakstu, kas tur lietām jāizdara, ja? Un tu darīsi to, tas tev pienākums, tev šis, un tev tas, un tev tas, un tev. Viss tur deliģēja, skaidrs, kas to visu var vien izdarīt, ja? Un tur man kāda ticības māsa, kas man līdzās sēž, un viņi ļoti gribēja, ka viņi būtu vadītāji, taču priesteris uzliek vadības groži šķidot manās rokās, no vīriešu cilvēkam, ja? Un priesteri nav. Un man nāca vārdu deliģē. Un es tai māsai, un tu šogad novadīsi šo te evaņģelizācijas. Un viņi tik ļoti gribēja, tik ļoti vēlējās, un priesteri, ne, tu būsi vadītājs. Un es nodotu tos grožus, viņas zināt, viss kā pūkstens gāja tur. Vienkārši kā pa sviestu, tur svētā garvādībā visā. Un es tikai labas atsauksmes dzirdēju. Slavu Dievu, nekādu pārmetumu. Dievs ir varens Dievs. Es domāju, kā ar pasūtījumiem. Es esmu no cilvēkiem paņēmis pasūtījumus, Dievs viņam vārdu. Es teiktu, to izdarīšu, to vēl kaut ko, zinu, tur visām lietas, kas ir cilvēki pasūtījuši. Un nāk vārds pār mani. Redz, tev tur pazīstamajā galvniecībā strādā tur un tur. Dod viņiem tas. Un es dodos pie vienu, viņš tik priecījies, man papildus pasūt. Nu, īsti, bet nesen pēc krīzes cilvēkiem čābīgi tur ir pasūtījumi, cilvēkiem naudēm čābīgi, bet man ir, halleluja, es nododu vienam un otram un atdot tos pasūtījumus. Slavu Dievam, halleluja. Un tad, skaidrs, es tā laikam man ģimenes nav, mamma, tur vecmāma, brālis mās, viņi jau nevar man turēt. Jā. Es pasaku, es dodos uz ārzemē, es dodos Norvēģijā. Un tā, un es nezināju, ko un kā, un es atceros, nekad neesmu būvējis tas terases. Bet kungs rādīja lietas. Es esmu tagad, tajā, dodos jauniešu dievkalpojumus, redzu, tas bija pavasars, varētu būt pavasars, jā. Pēkšņi es redzu ārā cilvēki pie kafēnīcām. Tā ir terases. Es redzu, kā tie meistari tur darbojas, cits uz pamatiem, cits vienkārši kaut kādiem tur klučiem uzliek virsū, zin, tur attālums apmēram kāds starp tiem gulšiem jauni. Un kā viņi tur dara? Kungs rādīja, viņš jums darīs zināmas nākamās lietas. Teras viņiem vajag. Un tad viņš rāda, kā to darīt, ja. Otrs, mēs pēc jauniešu dievkalpojumus tur slavēšanas vakars izvērtās, un tagad ir pie pusnakts jau tas laiks. Mēs tur palīdzam aiznest tos instrumentus, tur jaunieši, bija telpa, kur mēs noliekam tos instrumentus, kopiena Nefat, varbūt dzirdējis, pa viņi darbojās, jā, tur. Un tad mēs saliekam tos instrumentus, un tur kādas māsas sanākuši, drīz pie pusnakts jau laiks, un viņš tur runājas, un man tāds ticības brālis bija, un es viņu vēlāk iecēlu savā vietā par jauniešu vadītāju, deliģēju, halleluja, slavu Dievam, un tur tās māsas, viņas kaut ko runā. Es pieklāju, ko jūs runājat šeit savā starpā. Pēkšņi viena māsa pagriež pret mani, viņa saka, tā, vai tu varam uzbūvēt tādu laukumu? No masīviem dēļiem, tīri plakanu laukumu, masīvs stabils, lai viņš visu stingri nostiprinās, savā starpā viss sasiets, stingri masīvi. Es teiktu, ko tu tur runā? Puslīdz, kāds laukums, kādi dēļi. Bet viņi pravietiski runāja, redzēja garā, kas man priekšā. Un mēs tagad jau tajā laikā ticības brālis, ja. Viņš bija, jā, bet arī jauniešu vadītājs topošais, viņš vēl nezināja, bet un pēkšņi tādu, varbūt no skaita balātēm vienkārši saskrojas. Nē, no masīviem dēļiem. Savu stabili jāstāv, izturīgā konstrukcijā. Es tā pabrīnījos, ko tu runā vispār, Un viņi zina, ka viņi tā kā no laivas izmest ārā pateica to nodevu bēstību un apakaļ laivā aizgāja savā gaitā, kur viņam jādodas tālāk bija. Viss vienkārši nodeva to, kas viņam bija kā pasniegs nodeva, jā. Un tad man zvans ar to, sazvanos ar to, tātad, jau ticības brāļi, ja, viņa māsas, ja, vīru, un tajā laikā man ne angļu, ne norvēģu valodas. Es knapi lauzītu kaut ko angliski
Bet nu, viņi taču ir latvieti. Viņi man iztulkoja visu. Viņš jau visu sagatavojas, tas kungs. Un tad, vai tu varētu uzbūvēt terasu, mums ir 100 kvadrātmetru apmēram tas laukums, viņam nav kur spēlēties bērniem. Tur kliņķis un tur mazliet zālīt pašā mājas priekšā, vajag vairāk. Un viņi domājuši tur džakūzi uzlikt virsū, un stabilai jābūt konstrukcijai. Tur pilna ar ūdeni, tur vairākas tonnas varētu būt. Nu, pieņems, varbūt nevajag vairākas tonnas, bet, nu, vienu vismaz. Stabili jābūt tam visam, lai izturētu. Vai tu varētu tādu, viņš uztaist uz skicis, un man tāda pārliecība, viņš dod drosmi. Jā, es to arī varu izdarīt. Nekad dzīvē neesmu neko tādu darīt. Jā, es to varu izdarīt. Un es pārliekšu tā liels lēcienu. Un kungs sveitīja man tajā vietā. Un viņš rādīja, kā to izdarīt, un viņš man iedeva instrukcijas, kā to izdarīt, un visu nodrošināja, un te ir gudrība tev, un es vienkārši sveitīju man roku darbu, jā. Slavu Dievam. Un es atceros, vēl atliekšu apakaļ mazu solīti. Es atceros Latvijā, es biju tā, saprotu, tie pienākumi, kalpošana, darbs, es biju tā, tik aizņemts. Es gribēju draugiem aiziet vienkārši kaut uz vienu vakaru kinīt filmu nostīties kaut kādu. Man tam laika nebija. Un arī iespēja nebija. Un es tādu zinu, un es lasu vēlāk Dieva vārdā, un jūs ziniet Dieva vārdu. Es jums došu uz sirds ilgas. Un ko tu domā? Kungs man aizsūta uz Norvēģiju, viņš pirmkārt nodrošina visu, viņš parūpējas. Tātad gan par dzīvošanu, gan par ēdināšanu, gan par tas biļets. Viss nodarbuši. Un viņš man ierāda to dzīvošanu, tur augšstam viss garažs. Un ko tu domā? Platekrāna televizors, man tur tā istabā, un 3 atvilknes pilnas ar filmā. Skaties, ko tu gribi. Stādies. Ka viņš dod tā riktīgi bagāti. Es varēju katru vakaru skatīties jaunu filmu. Protams, kas labs to patur, kas ļauns atmet. Nav jau visu mūsu var jāņem pretī. Neteicu, arī kaut kādās tur, viņš tur paši gredzāni pavēlnieki, tur visādi briesmojumi, bet viņš labot tur patur, nevajag visu to viņiem pretī. Tur ir cīņa labais pret ļauno cīmās, gaisma pret tumas. Slavu Dievam. Tā viņš man aizved, jā. Ir jau daudz, ko es varētu, tas tikai, redzi, pats sākums, kamēr viņš aizrāva uz turienu. Tā viņš man vadīja no nama uz nama, jā. Nepalieciet, bet, kur viņš atstāja, teiksim, ik pa laikam devās apustu, ja, samā kalpošanā, viens tur. Bet viņi laika pa laikam sanāk kopā, ja, bet viņš man sūtīja no nama uz nama, lai tā svētība izplatās pa visu to pilsētu. Ja. Aleluja, slavu Dievam. Un laika gaitā tas bija, jā, un tad viņš tādu pārtraukumu, tad viņš misijas brauciens atceros apmēram 3 gadi. 3, ik pēc, varbūt, viņš aizrāva man atkal uz apakaļ uz Latvijas kādu brīdi, un tad atkal apakaļ uz Norvēģiju, un tad atkal 16. gads, un tad atkal 19. gadā, jā, es esmu atpakaļ, jā, un es nevaru to visu vienā vienkārši izstāstīt vienā te raidījumā, tas tikai mazliet pieskāros, jā. Es mazliet apakaļ, jā, un es nekad dzīvē uz klīns neko tādu neesmu būvējis kaut ko. Kā tu nostiprinās pie klīns? Jā, bet redz, tas ir tas vārds, māja būvētas klīns, jā, redz, ka... Yes. Un es savā tajā istamiņā, kur es tad dzīvoju, visu to garažu saukšu, man kungs, svētais gars pievada pie loga, atver logu, kas ir svaigs gaisienieki iekšā. Un tik līdz es atveru logu, es kā sacīju iepriekš, es nekad neesmu kaut ko uz klīns uzsēls. Latvijā mums te nevajag izrodas bedri, iebetonē stabiņu, un uz to stabiņu tur, uzliec enkori, jā, un pēc tā enkori piesien to konstrukciju. Kā uz klinti? Es atveru, gara vadībā, atveru logu, piepita logu, atveru vaļā, pastos lejā, es skatos, tur uz to klints vienkārši, tas enkurs ir iesists iekšā klintī, caurums izvarpts. Jāpamēģina. Nav bijuši man dzīvē vajadzības akmeņos kaut ko urpt. Es aizbraucu uz vodu, nopērstu tos urbis, viss, kas vajadzīgs, un tā kā betonā, vēl mīkstāks reizēm. Es borēju iekšā un situ tos enkurus iekšā, un konstrukcijas stiprina klāpā klints. Aleluja, viņš viss tā. Tā kā uztais tādu rāmi un tā kā nostiep, vienkārši viņš tā kā nostieps, tā kā telts, jā? Vai kā? Tā konstrukcija, pamatkonstrukcija. Es saborēju, novelcu vienu auklu, un tad attiecīgi pēc kādiem
tas brusis ir kaut kā 1,20 m apmēram lietas, ja? Un tur es klinti saborēju pēc 1,20 m caurumu un iesit iekšā to enkuru. Un uz to enkuru jau nāk virsū tās šķērsīs, saucamās mūrlats, tur mūra nebija, tur klīdis lats varētu saukt, ja? Un tad uz tām brusām jau virsū šķērsām, ik pat 60 cm liekam šķērsām šķērsīs. Tā. Tādā veidā, jā. Tas tāds, un arī kā to izdarīt, jā. Man tas jautā tas saimnieks, cik tev apmēram materiāls vajadzētu? Man nav ne jausmas, 100 kvadrātmetru, pirmo reizi kaut ko tādu. Viņš iedomā man vienu papīra lapu un zīmu un sarakstu, ko tev vajadzētu, cik daudz tev. Un iedomā man vienu žurnālu un tur visādi izmēri no tām zāļu materiāliem, jā. Es saku, ok, šitos tik un tik, šitos tik un tik, šitos tik un tik, skrūvas tik un tik, tos enkurs tik un tik, tur enkuru nebija, sarakstu visu to. Un mēs tagad aizbraucam to piekabas būvniecības veikalu un salastu to visu. Un kamēr viņš lasa tos materiālus un tā, un svētais gars man pasaka, pieeja pie tā plaukta un paņem to žurnālu. Un es pieeju pie plaukta, paņem to žurnālu, es atveru ārā, tur no A līdz Z kā būvē terasi, no viss. Sīk un smalki aprakstīts. Man tajā laikā prātā nejāns, kaut kur internetā meklēju, kā būvēties. Bet tur no A līdz Z viss sīk un smalki. Un tie aizbrauc projām, atstāja man vienu. Es biju viens mājās tur starp norvēģiem. Un tur man nebija pat ko runāt. Un tad kungs sūtīja baložu. Es ar baložiem runāju, kad es svētais gars nāca baložu veidā. Un tad man bija saruna viņiem. Bet, un tie aizbrauc un es... paliek, bet izraušu lielu soli ārā tagad, jā, un tas ir kungs sveitīja to darbu, un visi bija pārsteigti, wow, neko tādu mēs neesam redzējuši. Visi pārsteigti, kas tur brauc ciemos, tas vairākos līmeņos ar kāpnēm, ar pieliekamu, tur kambars jau savienots ar māju, izēju uz māno, mans tas pataisos teras, izēju ārā un ielīdz jakūzi iekšā, tur perēs tajā vannā kaut ziemas laikā, jā, un sēdz tur riņķi un tur kādo domā. Tur taču viņiem ir noteikumi. Man jausmas nebija par kaut kādiem likumiem, ka tu nedrīkst būvēt tur 4 metru augstumā, ka tu nedrīkst būvēt, ka viņš nedrīkst teresi būt savienotam māju, ka tur nevar būt durvis no mājas uz pataisos teresi. Viss visādi noteikumi. Un tā saimniece saka, zin, ko mums laikam būs tur teresi jājauta nost. Stādēs priekšā, es tur 4 mēnešus nostrādāju. Es viņam pateicu, neviens šai terasai pirkstu nepieliks klāt. Cik ilgi vien jūs šai namā dzīvosiet? Neviens pirkstu nepieliks klāt. Es te neesmu savu laiku izšķiedis, un tas kungs nav mēls. Viņš man nav te atsūtījis, lai es tagad noārdīs tā kunga darbu. Kāds nekādā gadījumā. Un viss es pasludināju varu, un ko tu domā? Neviens. Viņi tur kaimiņi tur sūdzējās, viss kaut kādas sūdzības. Bet teras kā stāvēja, tā stāvēja. Bet tik līdz viņi izmācās, izdomāja kaut ko jaunu, pārvākties citu vietu, bērni paaugās jau, ja. Un skola tagad tur, kur tuvāk, kur bija skolas un tā, un kaut kāda apsvēruma dēļ viņi tagad pārvācās, ja. Un tik līdz viņi to izdara, tā teras jāats nost. Māc to par miesu, viņš tukšā neatgriežas, ja. Neviens pirkšs nepieliks klāt. Es te neesmu savus 4 mēnešus no savas dzīves izšķiedis, pavēlti izmēts. Tagad, zinu, lai kāds tagad to tā kunga darbus noārdīja līdz zemi. Ne, sātam pašalvon. Pavēl atkāpties viņiem. Slavu tam kungam. Un es saku jums, draugi, jums ir tieši tāds pašs. Tev ir tāds pašs draugs. Tas pats vārds. Nemainīgs, ja? Bet ko tu dari ar savu mēli? Dieva vārds mums vajag dzīvību un nāve ir mēls vairākos. Mīl savus mēls māk baudīs no tās augiem. Ko mēs darām ar to? Ja? Vai tad citā vietā nedodiet sātamam vietu? Ja? Bruņoties ar visiem dievieročiem, ka es ļaunā dienā spētu stāties pretīm vēlna viltībām. Cik daudz to vārdu praktizē? Būsim vārdu darītāji, ne tikai klausītāji. Ja? Cik daudz ir tādi, kas vārdu izdzīvo Dievu vārdu, ja? Un tad vēlāk tur liecināt, ja? Par kā vārds ir taps tavā dzīvē. Ja? Tas ir brīnišķīgi. Tu celtām brāļu vai māsu ticību ar to. Vai ne tā? Un viņš seko tam, kā Pāvils sacīs, sekojiet man, kā es sekoju Kristam. Ja, seko tam, piemēram, un tu piedzīvos to pašu. Tie, kas jau tu palās apstuņu darbus, tie, kas seko, tiksim, tur Elijas seko Elijam, ja, un kas tur, piemēram, Jozos seko Mozum, viņi piedzīvo tos pašus lielās lietas, Dievu pirms savā dzīvē. Vai ne tā? Slavu Dievam, aleluja. Un to es arī varu jums novēlēt, draugi. Jā. Āmen. Jā, cienījamie skatītāji, jā, ar to mēs varētu beigt. Jā.
Studijā bija Sandis Strēle un Roberts Vaskrisenskis. Āmen. Slavu Dievam. Slavu Dievam. Jā, halleluja.